Nu, ko jāsaka, esam Latgolā, šoreiz esam atbraukuši ar kemperi. Nu, mēs mēģināsim, lai visa Latvija saprot runāt Rīgas latviešu valodā, un esam ar kemperi paņēmuši no autonomas Avis, un, jo tas tagad viņiem ir jauns produkts, un tad mēs pirmajā brīdī domājam, nu, kur es varētu doties. Nu, es domāju, tā kā man pie tēva mājām atrodas kempings Siveri, blakus ir arī manējais krasts, nu, es domāju, ok, ja es kaut ko nezināšu vai kaut ko tam līdzīgi, tad man būs Fricis Indriksons, kurš šeit jau pārvalda, nu, cik jau gadus būsi? Nu, jau kādi gadi 10 noteikti, varbūt pat vairāk. Nu jā, vispār es jau atceros, ka tu vēl pat mazs puika te skraidīji un visiem visu laiku palīdzēji. Jāsaka to, ka ezers Siveri ir viens no tīrākajiem ezeriem Latvijā. No šejienes iztek Dubna. Te ir arī, viņš ir arī 9. lielākais ezers Latvijā. Principā otrais krasts ir gandrīz vai neredzams. Nu tā, ja migliņa, tad nav redzams, bet tā, nu, ļoti tālu. Kad peldēt tādam, nu, var tikai tādi īsti sportisti. Jāsaka to, ka te ir zandarti, zuši, līdegas. Tas ir manas 3 zivis, kas man patīk, bet es zinu, ka Fricis ik pa brīdim noķer arī ļoti īpašas zivis, un mani vecāki dabū arī kaut ko pagatavot, tā ka zivis nāk tieši no ezera. Nu, kempings te ir ļoti labi iekopts. Es vēlāk video arī mazliet parādīšu, kā šeit izskatās, bet paņemot šo milzīgo autobusu, pirmajā brīdī likās, vai mēs vispār spēsim atbraukt līdz šejienei, jo ar tik lielu transporta līdzekli, nu, gandrīz vai nav braukts, bet jāsaka to, ka no Rīgas līdz šejienei, nu, ir jārēķinās, ka laikam pret parasto mašīnu kaut kāda 1 stunda gandrīz vai ir klāt. Jo visos tādos pagriezienos un tā tālāk mēs braucam lēnāk, apdomīgāk, un tad, ja mēs tā braucam apmēram 3,5 stundas, nu, tad šeit jārēķina 4,5 stundas ir. Bet šo kemperi es neizmantoju pilnā apjomā, jo šobrīd, nu, mēs tikai uz dažām dienām, tā kā man svarīgākais bija iepazīt, kā tas kempers ir brauciena laikā, nu, un kur dažas lietas, ko te var izmantot. Bet tev es gribētu jautāt, kas tā ir par cilvēku grupa, kas izmanto kemperus. Nu, tie, kas brauc ar šādām te mašīnām, es ļoti bieži redzu, te ir Nīderlande, Vācija, nu, gandrīz vai visa Rietuma Eiropa. Tad kas tie ir par cilvēkiem? Es teiktu, ka tie ir tādi dabas draugi, kuriem svarīgākais dzīvē ir apceļot pasauli un ieraudzīt maksimāli daudz dabisko skaistumu no dažādām vietām. Tas ir tāds... Es pat teiktu, ka tas varētu būt tāds dzīvesveids. Bet tie ir pārsvarā, nu, pie tevīm es te pārsvarā redzu tādos gados jau 50 plus, kā teikt. Vai ir bijuši arī jauni cilvēki arī? Protams, jaunie cilvēki gan izdomā interesantākas alternatīvas, viņi neņem jaunos kemperus, viņi paņem kaut kā mazākas senlaicīgu. Senlaicīgas, jā. Tad viņi tādu hipiju variantu, jā, mēģina ieturēt. Hipiju vai tādi bezceļu vairāk varianti, nu, lai iebrauktu maksimāli tū tādā dabas neskartā vidē, es pat teiktu. Ok. Nu, katram ir savas tās vēlmes un vajadzības, tā kā arī kemperi var aprīkot ļoti dažādi. Jā, es sapratu, ka tās iespējas un variācijas, tas tāpat kā ar apģērbu, tu vari mainīt un izdomāt, kā tev. Un tā, ka viņi atbrauc pie tevīm, kas ir tās pirmās 3 lietas, kur tu pievērs uzmanību un viņi pievērs uzmanību? Kas ir tas, kāpēc viņi nepaliek, piemēram, uz ielas, kāpēc viņi iebrauc tieši šeit? Un kas ir tās 3 lietas, kas ir svarīgi? Nu, pirmkārt, tas ir ezers. Jo jā, bez ezera, man mati vēl slapi tikko no ezera esmu izlīdis. Jā, nu, tātad liela daļa pirmo, ko izdara, ir izņemt savus sēžamos rīkus un iet vai nu uz ezeru, apsēsties, palūkoties uz šo skatu, vai arī pie kempera apsēžās, atver grāmatu un sāk lasīt. Viņi pat nedomā par ēšanu, nedomā par iekārtošanos, viņi vienkārši apsēžās un sāk baudīt to, kas šeit ir. Citi, protams, attiecīgi sākumā izvēlās aplūkot labierīcības, vai viss ir tīrs, kārtīgs, nu, ko cenšamies arī uzturēt maksimāli kārtīgi. Un tad tā trešā lieta,
Nu, iet nopeldēties, visticamākais. Nu, jā. Nu, principā, kempingam ļoti svarīgi ir ūdens tilpne, vai tas ir ezers, vai tā ir upe. Man liekas, tas ir viens no, sevišķi vasaras laikā, tas ir viens no svarīgākajiem. Bet tā kā viņi atbrauc, viņi šeit nepaliek ilgi, vai arī ir tādi, kas arī paliek uz ilgāku laiku? Nu, es teikšu, tas atkarīgs atkal no cilvēka un viņa galamērķa vai tā ceļošanas būtības viņa. Ir bijuši tādi cilvēki, kas atbrauc pie mums un paliek 2 nedēļas. Jo, šī ir tā vieta, kas viņiem iepatīkās, un viņi saprot tālāk, viņi nemaz nevēlās braukt. Un tādi ir vairāk gadījumi bijuši. Tā kā, ir arī tādi, kas vienkārši brauc un caurbrauc. Jā, viņiem ir maršruti, tā kā kruīza kuģis, viņš tur piestāja vienā ostā, trešā, un tādā veidā viņš izbrauc, un ir tie, kas iepeldēja, un tad tajā ostā arī paliek uz 2 nedēļām. Un tad viņi te lasa grāmatas, izbrauc pa kaut kādiem radiāliem maršrutiem, vai ne? Es tā vienkārši to stāstu, tāpēc, ka es blakus dzīvoju un ik pa brīdiem redzu, ka daži atbrauc arī ar motociklu līdzi, daži ar mašīnu laikam vēl vienu klāt nav bijis. Ir bijis. Ir bijis, ka vēl vienu mašīnu. Jā, mazais smartiņš aizmugurē. Bet tie ir lielie kemperi, kur ir, pilnīgi viss, manuprāt, iekšā. Tā kā, krietni vairāk kā varbūt pat mājās dažiem. Tā kā, viss ir atkarīgs, diemžēl, no tām aciņa biezuma, manuprāt. Bet šeit jau viņiem uzturēties nav nemaz tik dārgi, vai ne? Cik vidēji no cilvēka dienā ir? No cilvēka aptuveni 15 eiro, ja brauc ar kemperi. Jā, un kempers ir atsevišķi, jā, ir maksā? Mums ir tāda kopējā cena, teiksim tā, ir 20 eiro par kemperi un 5 eiro atsevišķi par elektrību. Klāt, protams, atsevišķi var izliet savu visu to, ko tu līdzi, jā, labierīci. Un pieliet jaunu ūdens tvertni pa lielam pilnu. Okay. Ūdens nāk tad no Sīvera, jā? Nē. Ūdens nāk no ļoti dziļa dziļurbuma, 80 metru dziļumā, ar attīrīšanas sistēmām, ar visu, lai ir maksimāli tīrs. Bet mūsu ūdeni var dzert tāpat no. It kā jau var, bet... Es visu laiku dzeru, es peldu, padzeros, peldu tālāk, nekāds nav slikts nav noticies. Ārzemnieki, zin kā, viņiem ir citi bišķi tie principi un vajadzības, kas viņiem ir vajadzīgs. Viņi, protams, pozitīvi uztver to, ka ezers ir ļoti tīrs, bet tā, ka viņi varētu dzert to ezeru ūdeni tā laikam. Jā, bet es to daru. Ok, bet pa lielākai daļai, tomēr no visiem kemperiem esmu redzējis ārzemniekus, vai brauc arī mūsēji vieti. Dažus esmu redzējis, bet tā tendence tomēr pa lielākai daļai tas nav lēts, tāds veids, jā, tie hipiji un tā tālāk, un arī tiem nav nemaz tik lēti. Tad tev ir kaut kādas prasības, un, tās arī maksā kaut ko, vai ne? Bet tad, cik daudz, vai tas Latvijas kemperu daudzums pēdējos 10 gados ir pieaudzis, vai viņš ir, vai nav? Kā ir ar šo? Es teikšu, ka pamazām sāk pieaugt cilvēki, kas brauc ar kemperiem arī Latvijā. No 10 kemperiem, cik daudz ir latviešu? Viens? Viens. Pie mums viens, diemžēl. Okay, tā kā, pārsvarā tomēr ārzemnieki brauc vācieši, nīderlandieši, tā kā tu teici, somi un šveicieši. Kā ir ar igauniem un lietuviešiem? Tie arī, laikam, ir tajā maksas kategorijā, ka nevar līdz galam arī atļauties. Grūti spriest atkal. Igauni ir bijuši diezgan padaudz, no Lietuvas gan tā salīdzinoši maz. Tad, kad aizliedza zemūdens medības, tad palika pavisam švāk arī ar lietuviešiem. Ar šobrīd nevar? Nē, zemūdens medības, diemžēl, ir aizliegtas tagad. No kura gada? No aizpagājušā laikam jau. Tad vairāk tās zušu medības mēs neredzēsim, čempionāti nenotiks. Ja kaut kas kardināli neizmainīsies. Bet tas ir dabas aizsardzības nolūkos, vai kāda cita, vai vienkārši kādu peldētāju sašāva? Peldētāju neesmu dzirdējis, ka sašautu kāds, bet es domāju, tas ir tīri, lai saglabātu ekosistēmu, jo šajā ezerā ir arī tā, pats zini gan jau tā najāda atrast. Jā, najāda, kas ir sarkanajā grāmatā, pasaulē vēl ir tikai Austrālijā bija, un patiesībā... Jā, mēs ar najādu varam lepoties. Tad viņi atbrauc uz šejieni, sazinās ar tevi, sakārto tās lietas, un tad dzīvojas viņi patiesībā savādā. Vai brauc uz šejieni arī bērni, kā jūs tiekat ar tiem skaļumiem, ja jums ir teiksim, tā kā pilsētā tur 11. viss jābūt klusi un čau, un te? Ir tā, ka mēs atļaujam izpausties cilvēkiem, protams, robežās ievērojot... līdz 10, un pēc 10 mums sākās klusā stunda. Un šogad centīsimies ieviest arī to, ka mūziku mēs īsti neatļausim spēlēt. Protams, atsevišķos izņēmumos kā Jāņi
un vēl kāds pasākums. Ko tu darīsi, ka es 10.05 vēl trimerēšu? Nu, tas jau nav manā rīcībā, tā kā teritorija ir tik, cik viņa ir. Tā kā... Bet teiksim, nu tev ir izskatās šeit perfekti, viss mauriņš, viss ir salīdzināt. Cik daudz tāda darba vajag? Nu, teiksim, kad tu atbrauc pavasarī, cik tev vajag, lai tu visu to, nu, tā, apmēram, plus mīnus tā. Es saprotu, ka jāuztur viss, bet tā, lai saka, tas ir dienas vai nedēļas, vai cik tev? Nu, reiķinies atbraucu aptuveni aprīlī, tad, kad ir nokusis sniegs, un tīrīšanu beidzu varbūt pagājušu nedēļu. Tā, ka ir šādi, kā izskatās, jo, nu, darba ir diezgan daudz. Gan teritorijas sakopšana, gan no ezera nākošais labumiņš, teiksim tā. Tas arī jāsako pareizi, jo tas niedris tiek izskalotas pēc katras vētras. Pie mums tā nav dzintara, vai ne? Bet ir gliemi, un gliemi liecina to, ka ūdens ir ļoti tīrs pie mums. Jā, vai pašam ir sanācis kaut kur Latvijā arī aizbraukt pie citiem uz tiem kempingu plačiem ir bijis, jā? Jā, esmu paceļojis. Ir kāds, kas tev tāds simpatizē, patīk, kur tev, saka, arī man tur patīk? Es teiktu, man vislabāk laikam patika Pūķeraks, ir tāds kempings. Kurā vietā tas viņš atrodas, kurā novadā? Vai kurā Kurzemē vai Vidzemē? Vai? To es precīzi nepateikšu tev tagad. Es vienkārši biju, tas ceļojums bija tāds spontānais un kartā īsti neskatījām. Ar draugiem, jā? Jā, braucām un... Kad pienāca laiks... Bet tas bija jūras vai pie ezeras? Jā, pie jūras. Pie jūras, ok. Un kas tur bija tāds īpaši, nu jūra droši vien, tas jau tas tāds... Es teikšu, man iepatikās tas teritorijas izvietojums. Viņš bija tāds, nu... Sagrupēts? Nē, nu, pie mums, piemēram, tur redz, šeit ir mešs. Jā, meža vaips, varētu teikt tā. Tur atkal bija izveidota pļava, bet simpātiski tā kā pateikt... Visa infrastruktūra bija veidot, lai būtu maksimāli ērti. Nu, izmantot. Tāda sakopota vai katram atsevišķi? Jā, katram atsevišķi, bet tomēr kopā. Nu, tāpat kā mums ir kopējā virtuvīte un labierīcības, tāpat bija arī tur. Tikai tas viss bija visiem ļoti pieejams, lai cik tālu tu būtu. Tādā centrālā tāda radiusa veidā, ja? Jā. Nu jā, es esmu vairāk bijis Francijā kempingos. Man tie ļoti labi ir patikuši, jo Francijā ļoti daudzi kempingi ir arī tas ir pašvaldībām pieder, un citreiz viņi atrodas tādās vietās, kur, nu, tu saproti, ka te ir kaut kāda dabas aizsardzības zona, un viņiem te ir atļauts, jo neviens privātais tur nevar. Un tad, un Francijā tas, tā, man liekas, tā kultūra, arī Vācijā tā kultūra ir ļoti plaši izplatīta. Tā, nu mēs vajam ir runājamās, kā sakot, tā, atkal pāriesim uz Rīgas valodu. Tā, tas te ir... volejbola laukums, vai ne? Jā. Tā, te mēs... Viss pēc augstākā līmeņa, teiksim tā. Te ir tilts atjaunots, vai top tiks atjaunots? Vēl ir tapšanas stadijā, bet gandrīz jau pabeigts. Jā, tur tālāk mums ir pirtiņa. Jā. Te ir atsevišķi vāra galdu dažādām dzīrēm arī šatat izmantot, vai ne? Pa dienu jau tas skaļums nav ierobežots, vai ne? Katrs uzvedas apmēram kā viņš grib. Te ir atsevišķi laivas. Tā, te ir guļam. Varētu, kā viņi sauc, šūpuļtīkli, jā. Un tur tas var teikt terasa ezerā, vai ne? Jā, laipiņa. Redzat, te ir smiltis. Viss tā ienākšana ezerā ir smilšana, un arī, kas ir labi, bērni var peldēties diezgan tālu, var redzēt, un nav tā kā uzreiz dziļums, kas ir ļoti svarīgi, kad atbrauc ģimenes ar bērniem, tad nu, nav jāuztraucas, ka bērns metrs un uzreiz dziļumā. Tā tas ir, krasts ir diezgan sekls. Jā, tā ir tā laba priekšrocība. Un cik te ir kāds hektārs tev ir? Kopā vajadzētu būt aptuveni 2 hektāriem. 2 hektāri. Nu jā, un tad tev ir arī mini golfs, vai ne? Jā. Te mēs varam iziet tā cauri, kur tur bērniem viss kaut kas dažādas lietas. Tā kā svētdiena šodien jau daudz ir aizbraukuši, vai ne? Pārsvarā ir aizbraukuši, vēl ir pāris klienti, kas
kas guļ vēl, teiksim tā. Jā. Lielākā daļa jau ir prom. Tur mirgo kaut kas tas ir? Kur tieši tu domā? Tas tur pie jumta. Tās ir apgaismojums. Lai skaistāk izskatās. Skaidrs. Te var arī šašlikus cept, vai ne? Protams. Un tur tālāk ir arī maiņas arī. Jā, ir iespējams. Tātad, ja nav sava kempera, bet atbrauc ar mašīnu, tad var arī pēc... Un tad te ir viss tās, kas saistās labierīcības, dušas un tā tālāk, jā? Jā, virtuvīte, dušas, toaletes. Jā. Nu ko, vairāk, es domāju, ieskatāmies tad mājaslapā un tur jau tad atrod viss, kas ir vajadzīgs. Tad no šejienes līdz Rīgai ir kaut kādi 278 km plus mīnus. Aptuveni, kura ceļu izvēlās. Jā. Nu ko, jā, tad pārējais viss ir mājaslapā un tad braucam uz kempingu Siveru un, nu, sajūta ir tā kā jābūt Latgalē. Nu ko, tad kāda ir tā prognoze uz vasaru, kāda viņa būs? Vispārībā man liekas, ka šobrīd pēc laika apstākļiem mēs esam gandrīz vai līgo. Man liekas, viss ir noziedējis, saziedējis, lai gan ir tikai jūnija sākums, bet tāds sajūta, ka jau esam gandrīz vai līgo. Tad kā prognozējas, kā teiksim tie rezervācijas un viss pārējais, kā izskatās vasarā? Nu, es teikšu, šogad ir tā diezgan klusi salīdzinoši. Nu, Jāņu un Līgo, protams, ir aizņemti, kā jau visur, bet pārējā sezona, nu, brīvdienās ir diezgan aizņemts. Darba dienas ir diezgan klusas un mierīgas mums pagaidām sarakstītas. Bet tā, nu, vasara plānojas karsta. Es pieņemu cilvēkiem, kā parasti uz pēdējo brīdi atrodās gan laiks, gan līdzekļi. Braukt arī pie mums. Tā kā es domāju, ka būs tīri labi šogad. Nu ko, tad es teikšu, viegli sameklēt Kempings Siveri ir gan Facebookā, gan arī mājaslapā ir. Ir kādi arī citos resursos. Gan Instagrams, gan TikToks ir. Jā, Instagrams, TikToks, tagad atrodam Kempings Siveri, nu un braucam uz vienu no tīrākajiem Latvijas ezeriem, kur, nu, es saku, es pats peldu un padzeros un peldu tālāk. Tā kā, un to pašu iesaku arī izbaudīt jums. Tātad, paņemiet vai ar savu mašīnu, vai arī autonomā avis šo lielo māju, un tad, nu, pavisam droši arī tie cilvēki, pilsētas cilvēki, kuri baidās no odiem, baidās no kaut kādām, varbūt, citām radībām, kas te ik pa brīdim var kaut kur jau arī parādīties, tad, nu, šajā mājā tā kā pilī, tad es, nu, pats savā cietoksnī. Nu ko, lai jums veiksmīgi ceļojumi! Gaidīsim ciemos. Jā, tātad Frits Indriksons un Kempings Siveri.